Atjaunojam resursus. Saraksts priekš emocionālā restarta atrodoties mājās vai ārpus mājām. Tūlīt drīzumā sekos šis saraksts, bet pirms mēs turpinam, noteikti iesaku ieskatīties manā mājaslapā www.ligadunovska.com, paskatīties informāciju par laimīgām attiecībām, un ja tu vēlies vairāk sevi izzināt, vairāk uzzināt sevi, kas tev patīk, kas nepatīk, kā izveidot pirmām kārtām pašas attiecības ar sevi un attiecīgi ar savu mīļoto cilvēku, tad noteikti ieskaties manā mājaslapā un izvēlies sev atbilstošāko tarifa plānu. Bet mēs turpinam tālāk. Kā tu vari mājās restartēt savu emocionālo stāvokli? Pats pirmais. Ieslēdz noteikti mīļāko mūziku, padejo. Vari noskatīties kādu foršu filmu YouTube. Noteikti izdari kaut ko radošu, vai nu sagatavo kaut ko garšīgu. Palasi kādu savu mīļāko grāmatu, izraudāties. Tas arī ir ļoti labs priekš restarta emocionālā. Vari aiziet uz vannas istabu, vannā pagulēt, ieliekot tur vannas bumbas vai vannas putas. Izmēģini jaunu meikapu, pavingro vai meditācijas. Sakārto savu istabu. Uzraksti savā dienas grāmatā savus sasniegumus, panākumus, ar ko viņi ir lepno vērti un ar ko tu lepojies pati ar sevīm. Saraksts, ko tu vari darīt ārpus mājām. Aizej uz kādu kafejnīcu, restorānu, aizej uz kino, pavizinies ar velosipēdu, aizej uz mini šopingu, dodies uz nezināmu pilsētu, sagaidi saulēktu, pastaigājies vienatnē, apmeklēji savu mīļāko vietu, nopērc to, ko tik ilgi jau sen tu gribēji nopirkt. Ieplāno patīkamu tikšanos. Tas ir saraksts, ko tu vari ņemt, pielietot un darīt un jau izmantot jau šeit un tagad. Negaidi vēlāku laiku. Dari to tagad, lai restartētu savu emocionālo stāvokli un, protams, gaidu tevi kursā. Laimīgas attiecības. Tiekamies!